Čau! Šodien es tev parādīšu super vienkāršu pusdienu vai vakariņu ideju vrapiem. Es gatavošu vienus veģetāros vrapus un vienus ar malto gaļu un sieru. Visas nepieciešamās sastāvdaļas, kā arī uzrakstītu recepti, kā vienmēr var atrast manā blogā. Links video aprakstā. Sāc ar to, ka es jau sagatavoju un sagriezu visus dārzenīšus. Tad lavašus vai tortiljas uzsildu. Es to daru uz karstas pannas apmēram pusminūti no katras puses. Šoreiz uz katras tortiljas es uzsmērēju krēmsīru, apmēram vienu ēdamkarotu, bet droši var izmantot vairāk vai mazāk, kā vien vēlies. Tad virs krēmsīra kārto kaut kādu salātu maisījumu vai tikai konkrētus, piemēram, spinātus, rukolu. Tad virs salātiem liku gurķus, tomātiņus, starp citu tomāti kopā ar krēmsīru ļoti labi sadara. Un tad arī liku sīpols. Es izmantoju šalotas sīpols, jo tie ir nedaudz saldenāki un nav tik asi. Un tad es visu pārlēju ar balzamiko. Visu pildījumu uz lavaša var atstāt tāpat un to nerulēt un pasniegt kā tako, vai arī var sarulēt. Es vienkārši sarulēju kā trubiņā, atstājot galus vaļā. Protams, tad var kaut kas izbirt, bet manuprāt tā ir vieglāk nekā aiztīt ciet galus, bet droši var rulēt kā vien vēlies. Galvenais to darīt diezgan cieši. Un jā, lūk arī pirmais vraps gatavs. Tie ir super garšīgi un tiešām ļoti ātri un vienkārši pagatavojami, turklāt var izmantot, kas vien tev leduskapī ir atrodam. Lai pagatavotu vrapus ar gaļu, sāc ar gaļas izcepšanu. Es izmantoju lielopu malto gaļu un to lieku pannā uz diezgan liels uguns. To nepārtraukti maisi un sadala, lai tā nesaceps vienā lielā gabalā, bet ir atsevišķos mazos gabaliņos. Es gaļai nepievienoju nekādus papildus taukvielas vai sīpols, vienkārši gatavot garšvielu maisiņu, kas ir domās priekš takos. Bet droši var izmantot jebkādu garšvielu maisiņu, kas tev patīk, tā kā šajā jau ir sāls, papildus sāles nepievienoju. Un jāņem arī vērā, ka ja izmanto kaut kādu liesāku gaļu, kurai ir ļoti maz tauku procenti, tad varbūt ir nepieciešams pievienot eļļu, lai tā nepiedeg. Bet cep apmēram 10 minūtes, līdz tā vairs nebija sārta un bija izcepusies. Uz uzsildītas tortiljas es šoreiz smērēju humusu. Šis bija mans paštaisītais humus, kura recepti var atrast manā iepriekšējā video, bet arī droši var izmantot krēmsieru vai pesto, kas vien tīk. Tad virspusē atkal kārtoju salātu maisījumu, liku silto malto gaļu, virs gaļas liku sieru, kā arī šalotas sīpolus. Vrapu sarulē un vari to pasniegt, kamēr tas vēl ir nedaudz silts. Un lūk arī abi gatavie vrapi. Es ceru, ka tev patīk šis video, un tagad tev ir kāda laba ideja vienkāršām un daudz maz veselīgām pusdienām vai vakariņām. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #BettīsRecepti. Uz tikšanos nākamajā video!